Dakāras rallija-reidā 13. janvārī sacensību dalībnieki veica 12. posmu pa Peru ceļiem 657 km no Arequipas līdz Naskai. Ātruma posmu veidoja 245 km. Reauto kluba menedžers Raimonds Elbakjans īpaši akcentē Peru iedzīvotāju lielo interesi par rallija-reidu. Dakāra debitē šajā valstī, tādēļ iespēju robežās trases malā pulcējās daudz skatītāju. 12. posmā no Latvijas komandas Reauto kluba dalībniekiem augstāko rezultātu sasniedza Mēļņikovs, iekļūstot posmu 20 ātrāko ekipāžu pulkā. Viņam 18. pozīcija, savukārt kopvērtējumā 19. vieta. Mēļņikova komandas biedrs Kuzņecovs šoreiz ieņem 35. vietu. Kopvērtējumā 37. pozīcija. 12. posmā uzvaru izcīnīja iepriekš tehnisko problēmu dēļ no līderu pulka atpalikušais amerikānis Robijs Gordons. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā šoreiz tikai 7. vietu izcīnījušais Stefans Pederānsels ar Mini.